Labdien! Šodien es gribētu pastāstīt jums, kā kopj pareizi operāciju brūces. Agrākos laikos skaitījos tā, ka katru dienu ir brūces jāpārsien, jāapstrādā ar spirtu, jānomazgā, jānomada pārsēs un tā tālāk un tā joprojām. Kas mūsdienās vairs nav īsti patiesība. Patiesība ir tāda, ka brūcēm patīk, lai ir tīrs un sauss. Tātad parasti, kad operācijas laikā tiek uzlikts pārsējs, tur kaut kādi asins satecējumi ir, un līdz ar to brūces pārsējs nav tīrs un sauss. Un līdz ar to pirmajā pēcoperācijas dienā brūces pārsēju nomaina, lai viņš ir tīrs un sauss. Bet turpmāk brūces pārsējs vairs nav regulāri jānomaina. Nav tā kā agrākos laikos katru otro dienu vai katru dienu mainīja pārsēju, apstrādāja brūci ar spirtu vai ar ziļonku vai ar vēl kaut ko smērēt. Tas nav vajadzīgs, jo brūcei vajag, lai ir tīrs un sauss. Ja pārsējs ir tīrs un sauss, tad nevajag viņu pārsēt. Tad, kad brūce ir sadzījusi, tātad šuvis ir noņemts vai gadījumā, kad brūce ir sašūta ar intrakutānu šuvi un šuvis nav jāņem ārā, bet brūce jau ir sadzījusi, tad iestājās ilgtermiņa brūces kopšanas nepieciešamība, un tas ir divas lietas. Lai brūce būtu skaista, pēc iespējas mazāk rētaudu, mēs varam izmantot silikonu saturošas ziedes un smērēt uz brūci 2 reizes dienā. Tādējādi vairākus mēnešus to darām. Tādējādi brūce kosmētiski izskatīsies ar minimālu rētaudu defektu un izskatīsies maksimāli pievilcīgi. Un otra lieta ir tad, kad mēs dodamies saulē baudīt saulīti pie jūras vai kur, brūci lūdzu pārklājam ar aizsargkrēmu SPF 50 līdz 100, jo brūce piedeg un apdeg daudz ātrāk nekā pārējie audi. Un tas ir arī viss, kas jums jāzina par brūču aprūpi.